Ir jāpaņem rokā ota un jāuzliek krāsa uz papīra, un nedrošība pāries. Tā iesācējiem saka profesionāli gleznotāji. Siguldā šodien notika akcija Glezno visi. Jebkuram interesantam bija iespēja piedalīties meistarklasēs un pašam kaut ko uzgleznot. Stāsta Miroslavs Kodis. Soli pa solim uz balta papīra top Turaidas pils tornis. Gleznošana Ivete ir hobijs, ar kuru var novērsties no rutīnas. Ikdienas darbs ir saistīts ar cipariem un vadīšanu, un tā iedvesma ir vienkārši tāda pozitīva izlādēšanās. Es varētu teikt krāsa terapija. Ivete ir viena no daudziem, kuri šajā saulainā svētdienā atsaucas uz aicinājumu gleznot pašā Siguldas sirdī. Mēdz Siguldu saukt par gleznotāju pilsētu, bet pavērojot tuvāk, es redzu, ka gleznotājus nav viņu. Un līdz ar to radās doma sasaukt kopā visas Siguldas gleznotāju studijas un cilvēks, kas vēlās paņemt otru rokā, lai pamēģinātu. Es pa lielam šodien ietekmējos un iespaidojos no tās tēmas, kas ir šim pasākumam, par to, kad ir rudens un Renāra Kaupera šie te vārdi no dziesmas par rudens. Laidiet savus putnus ārā no būra, uz kuriem te lidos, tur arī es. Mēs esam tikus galā ar fonu, un tagad būs pienākusi kārta uzzīmēt pašas putnus. Pats grūtākais ir pirmais solis, stāsta māksliniece Agita Zālīte. Ir jāparvar bailes, jāatmet domu, ka nekas nesanāks un vienkārši sākt gleznot. Pie manis arī uz studiju atnāk, ļoti grib gleznot. Es tulīt sāku gleznot, bet gan roka trīc, ka nevar, tas pirmais moments, kad uzlikt to krāsu. Bet tikko jau sāk gleznot, pēc brīža jau tur viss sanāk, un principā ir aizmirsus par to, ka viņi ir baidījusies vispār tās krāsas saistīt. Akcija Glezno visi Siguldā notiek pirmo reizi. Organizētāja sola būs arī turpmāk, jo šī ideja pārtaps par ikgadēju tradīciju gan lieliem, gan maziem. Miroslavs Kodis, Latvijas televīzija.